kristīgās modes mēles staigātāji. Lasīju vienu grāmatu, viens autors izteica tādu labu domu, kad ir kristieši, kas līdzīgi kā modes industrijā, viņi labi izskatās, viņi bieži vien ir ar stāžiem, no malas liekas, wow, es arī tā gribētu būt tāds un tā tālāk. Bet, ja tu pasties to aizkadru, ja tu pasties to modes industrijas aizkadru, tad tur ir, tas ir neveselīgi. Neveselīgi cilvēkam būt kaut kādā noteiktā veselības stāvoklī, kad bieži vien šīs modelis ar visādām slimībām slimo, ar psiholoģiskām traumām, neēšanas, apzināts sevis mērdēšanu, ne? Un šis autors aizved par kristiešiem šo domu līdzīgi, vai nav tā, ka mēs katrs kaut kur kādās vietās, lietās cenšamies būt līdzīgi, ka mēs labi izskatāmies, bet nav jau tā satura, nav jau tā spēka, jo šīm modelēm bieži vien ir, ka viņām fiziski nav jauda staigāt, pārvietoties, kustēties. Un garīgi šo paņemot, tad ir jautājums, kā ir ar mums, ne? Ka mēs bieži vien nevaram izturēt mazas kaut kādas pārbaudījumus, ja mēs ejam šo ceļu. Tāpēc priekš sevīm es sapratu, kad jau ejot šo briedumu ceļu Kristū, ka tev ir jābūt savam ceļam, savai pārliecībai, jo dienas beigās Salmans saka, Dievs svēr sirdi. Jo man arī interesē mani bērni, man neinteresē, ko dara, man arī interesē, bet ne tik daudz man interesē, ko visi klasi dara. Man interesē, ko mans bērns darīja tajā klasē. Ne? Un šeit ir līdzīgi, šeit būs, ka Dievs vērtēs, ko tu esi darījis. Un tu nevarēsi teikt, bija Covid un viss darīja tā. Bet tev bija brīva izvēle darīt tā vai tā, vai visi dara tā un tāpēc darīja. Un šeit tāpēc ir svarīgi to iekšējo stiegru, to iekšējo stāju, to briedumu meklēt, ne? Kad viss tas tavs garīgais piedzīvojums sākās ar kambari, ka tu viens uz viens ar Dievu, un tad sieva, tad bērni, tad sapulces un viss tā tālāk. Vispirms to ar Dievu, jo ja mēs tur būsim pieēdušies jaudīgi, ar gara spēku, ar spēju panest grūtības, tad tas ir laika jautājums, kad izmainās vide ap tevīm, kad Dievs atbild uz lūkšanām, arī ar nē, starp citu, ja. Tā kā meklēsim Dievu un arī atradīsim, ilgosimies, sastapsimies ar viņu savās ikdienās, savos brāļos, savās māsās, tādā fiziskā kontaktā, kad mēs veidojam attiecības un ka mums ir iespēja praktizēt savu mīlestību, kas prasa aizliekšanos, kas prasa žēlstību, kas prasa apklājošo mīlestību, ne? Viss šīs lietas. Tā kā šalom, un lai nebūtu mēs, labāk, lai mēs esam varbūt sociāli, vizuāli nesmukāki, jo Pāvils, tas tāds mans joks, Pāvils saka, nevies kalpināšu maz, kam dar, varbūt tur citādāk tie vārdi, bet tas koncepts tāds, jo tam jau nav, miesai jau nav mūžīgā vērtība, tavai dvēselē, tavam garam, tas būs kopā ar Dievu, tas ir kritiskāk. Tā kā strādāsim vispirms pie tā, un, protams, arī neaizmirsīsim miesas un arī sociālos stāvokļus un vietas un lietas, bet pirmkārt, lai mūsu jauda nāk no šejienes, nevis, lai mēs gribam cilvēkiem izdabāt, bet lai mēs gribam Dievam izdabāt, lai mēs gribam Dievam patikt un domāt, kā es vēl varētu kaut ko izdarīt, lai Dievs tiktu iepriecināts, ne? Jo dienas beigās tu tiec ar caur to svētīts. Jā, tā kā šalom.